Labvakar, un kaut arī mums augsta vīri sola grūtu gadu, es tomēr novēlu jums visiem laimi šajā gadā. Kaut kā laiki grūti, laimi var pastāvēt. Mans vectēvs teica tā, kad laimīgs ir ne jau tas, kam ir daudz, bet laimīgs ir tas, kas prot teikt diezgan. Mēs dzīvojam neparastā zemē. Mēs paši neapzināmies šī zemes nepierastumu, kas tā ir par zemi, jo 7 gadsimtus mums ir sists pa galvu un teikts, ka jūs nekas neesiet. Ilgu laiku mēs bijām lielās Krievijas rietumu nomala un PSRS rietumu nomala. Un mēs esam nokļuvuši Eiropas kopienas austrumu nomalē. Un atkal mēs esam tikai nomali. Un tomēr mēs esam neparasta zeme. Un šis vakars ir par to, kādā zemē mēs dzīvojam un kādas spējas un iespējas dod zeme tiem, šī zeme tiem, kas viņu mīl un ciena. Šā zemē ir daudz neparasta. Neparasti ir tās uzbūve, tās savstarpēji saistītie kalni, lejas, upes, kalnu sistēmas. Tas būtu garš stāsts, kas būtu speciāli vienam vakaram, kādā reizē nākošais, to mēs taisīsim. Par to 2 stundas stāstīt ģeogrāfijas fakultātē. Un viņi piekrīt, ka tā tas ir, un to nevar pašlaik izskatot, kāpēc tas ir. Un tad otrs stāsts mēs varētu stāstīt par to, ka šī zeme neparastu vēsturi, ka tas ir senas civilizācijas centrs, un ka šās zemes senvēsture daudz kas tā tik ievērojams, par ko vajadzētu zināt visai pasaulē. Bet to vēsturnieki no mums rūpīgi slēp, un par to mēs šokā tomēr runāsim. Un tad par to, kāpēc šī zeme ir tik neparasta, un kādas ir īpašības tam, kas šeit zemē notiekās, arī par to mēs runāsim. Un kādas spējas un iespējas šī zeme dod cilvēkiem, kas ir viņu dzīvo un ciena. Un tātad 3 it kā temati, savstarpēji ļoti cieši saistīti. Un sāksim tātad tomēr ar šo te senās vēstures apskatu. It kā jau skolās māca vēsturi, vai pareizāk sakot, kaut ko līdzīgu vēsturi. It kā jau mācīja pamatskolās šo kaut ko līdzīgo vēsturē, kaut ko māca vidusskolās, kaut ko māca augstskolās, un kaut kas jau līdzīgs vēsturē tiek rakstīts visās grāmatās. Lai jūs saprastu, par ko es runāju, varbūt tā. Tas būtu apmēram tā, ja kāds ārzemnieks aprakstītu Brīvības ielas sākumu. Šis Brīvības ielas sākums tika aprakstīts sekoši. Izejot no Vecpilsētas, kur ir daudz vācu ietekmes un vācu ordeņu laikā celtas mājas, mēs pārējām kanālu, kas ir taisīts pagājušā gadsimta sākumā. Tad es pamanīju ielas 2 izsmēķus, arī ārzemju firmas. Tad sākās tāda aleja. Alejas gandrīz viņā galā bija Krievu caru laikā celtā baznīciņa. Un tad jau sākās modernā vietnīca Latvijā. Apraksts bija pareizs. Pareizs viņš bija, man liekas. Bet es kaut ko neizlaidu tomēr. Brīvības pieminekli, bet redziet, tieši tāda pati ir tā vēsture, kur mums māca vēsturi. Kur mums māca mūsu vēsturnieki. Tieši tāda pati. Izsmēķi uz ielas redz, brīvības pieminekli neredz. Tāda šī vēsture. Un tad runāsim par to, kāda viņa faktiski ir bijusi, jo bez tā, tad par šo brīvības pieminekli vēsturē, mums ir diža cienējama vēsture. Ļoti diža, tik diža, ka diez vai otra tauta pasaulē, kas kaut ko tādu varētu lepoties. Un šie senie notikumi, kas ir bijuši senatnē, ir atspoguļot mūsu dainās, teikās, pasakās,
citu tautu mītos, ir saglabājušies grandiozi veidojumi. Lieli akmeņi apstrādāt, kas nolikt zināmās vietās, teiksim, svētā līnija vietās. Ir grandiozi zemes veidojumi, bet tie nav pamanīti. Kā var nepamanīt 100 tonu smagus apstrādātus akmeņus ar zīmēm, es nezinu. Kā var nepamanīt? Kā var nepamanīt grandiozus svētkalnus, kur vienu otru viņa veidošanai lietots, teiksim, piemēram, Dobas kalni Dobeles rajonā, vajadzēs pārvietot ap 100 000 tonu zemes. Nekādi viņi nevar ieraudzīt. Nabāk cilvēki viņam laikam redz vēl sliktāk, kā manējā ir. Vai ticēt tam pasaciņām, ko stāsta, tad to senas tos pirmatnējās kopienas, pirmatnējo kopienu vajadzību. Tad otrs variants. Tā tas ir. Mēģināsim uzbūvēt tādu šēmu par mūsu senatni, kur atspoguļo tātad šos objektus, kas faktiski ir dabā, un par kuru ļoti daudz stāsta ne tikai mūsu Dainis un Teikas, bet arī citu tautu mīti. Cik tad sena ir mūsu vēsture? Izcilais Latvijas senatnes pētnieks Antons Rupainis saskata mūsu Dainu senums 60 000 gadi. 60 000 gadi. Tā ir arī mūsu tautas sākuma. Jo tauta nosaka kultūra, zināšanas, tas ir tautas sākuma. 60 000 gadi, nevis iekarotāja Indriķa melīgā kronika. Nevis spējas kāpē īsais kurs. Tādi mūsu tautas sākumi. Par daudz, kas nav zināms, bet liekas, ka senākie, kā sakot, tādi avoti, kas attiecās uz laiku pēc ledus laikmeta, tad tas būtu pēdējie 11 gadu tūkstoši. Ziņas par tiem meklējums ir grieķu mītos. Tātad augstākās dievības Kronosa dēls Zevs, kas piedzima Krētas salā, pieaudzis liels saceļās pret savu tēvu, notiek smagas kaujas, un rezultātā dēls uzvar tēvu, un tēvam Kronosam kopā ar saviem uzticamiem palīgiem, priesteriem, vadoņiem, titāniem, nākās Grieķi atstāt. Viņi dodās tālu, tālu uz ziemeļiem, kur dibina jaunu valsti. Tā vēsta Grieķu Teikas. Vēl ir kāda cita ziņa, un proti, tās no ezotēriskās literatūras, ka pirms 9,5 gadu tūkstošiem Ēģipte ir atstājusi augstāko priesteru draudzes, sadarbība, līga, Baltā līga saukusies, devusies tālu uz zemi. Tā ir otra ziņa, kas sēd kopā. Ir dažas citas ziņas, kas ir visai īpatnējas, un proti, Daugavas Leitecas zona no seniem laikiem skaitījusies dažādu citu tautu mītos, ļoti ievērojama vieta ir. Šeit dzīvojas vecais viedais Venemenens, Somu Kalevelas galvenais varonis, te lielākie notikumi risinājušies šeit. Šīm zemēm īpatnējs nosaukums ir. Daugavas kreisā krasta zona sauc par dievzemīte. Nekur pasaulē nevienai vietai nav šāda vārda. Daugavas labā krasta zona sauc par Māras zemi. Dīvainas sagadīšanās, vai ne? Paskatoties vietvārds, nāk ārā vēl dažas citas interesantas detaļas. Un proti, ka tātad senās kartēs mēs atrodam lielās Lietuvas upes. Ņemanas vārdā vārds ir bijis Kronosa. Netālu no šīs Kronosas grīvas ir pilsēta Krētinga, kas ir tuvs Krētas vārdam. Un ja mēs skatāmies Dobeles vārdu, Dobeles vārds tas būtu no diviem seniem vārdiem, top un el. Top tā virsotne, angļu valodā saglabājies vārds, un elu, Elohim, tas ir augstākās dievības vārds, tad augstākā dievu vieta, dievu virsotne. Šis dievzemītes centrs tad varēja būt ap Dobeli.
Un mēs vēlreiz atgriezīsimies pie pokaiņiem. Pie pokaiņiem, tātad pokaiņi būtu viens no ļoti nozīmīgiem šis senās vietas centriem. Tālāk. Tātad šeit it kā sanāk kopā dažādas liecības. Šo Daugavas Leitecas zonu, grieķi teikās, viņi sauc par Eridānu, ir pastājuši regulāri sakari. Jāsaka, senās teikās stāst par šo zemi aiz Boreju kalniem, tas ir aiz Karpatu kalniem. Šo zemi sauc, apraksta viņi par šo zemi, kāds šeit dzīvojuši, kāds ir šeit Kronas valstībā bijis, šeit Kronas apglabāts, viņi uzticamie priesteri, tie titāni saglabājuši šo te zemi. Bet ļoti interesants ir ziņas, kas ir Rigvēdās, senindiešu rakstos, kuri rakstīti sanskrītā, svētajā valodā. Šī sanskrīta svētā valoda apbrīnojam to latviešu valodai. Un šis sanskrīts viņas atkal stāsta par kādu tālu zemi ziemeļos, kur dzīvo gudru un laimīgi cilvēki, šo zemi apraksta. Viņas centrās ot Meru kalns. Virs šī Meru kalna stāvot polāra zvaigzne, visas zvaigznes, saule ap šo vietu riņķējot. Bet ja tā padomā, vai Valmieras zilais kalns, vai tas arī nav tas kalns ar vairākām papildu virsotnēm mākslīgi veidotām, viņš daudziedā ziņa atbilst Meru kalna īpašībām. Tad arī tātad par šiem vietām runā arī senindiešu raksts, Rigvēds, senās. Uz šejieni devies savā laikā grieķu varonis Herakls, kad viņam vajag izdarīt savu vissmagāko, visgrūtāko, vissarežģītāko 12. varoņu darbu. Viņš ilgi nezināja, kā šo varoņu darbu sākt. Tad viņš devās izklejojis visu Eiropu un Āziju. Viņš devās tālu Eiropas ziemeļos un pie Eridānas. Viņš atrada gudras sievietes, kas viņam deva padomu, kā šo varoņu darbu sākt. Atkal mēs vēlreiz sastopamies. Eridānas vārdu vēl piemin vairākas citas grieķu teiks, tā skaitā par varoni Jāsam, kas atgriežoties ar zelta aunādu no Melnās jūras, šeit ir braucis, pēc tam izbraucis no Eridānas jūrā un devies māju uz Eiropu, tā ka Eiropa bijis visu laiku pa kreisi roki. Tas nozīmē, ka pastāvēs regulārs ceļš, arī grieķi stāst par to, kad no Zeva valstī līdz Kronas valstī bijis gan ceļš ir tāls pāri Boreju kalniem, bet laiku pa laikam sūtņi un citi gājuši no vienas uz otru. Tas vēl bijis pirms Herakla atnākšanas šeit. Tātad no šīs zemes, kur valdīja Titāni, varbūt pa Titāniju varētu saukt, ir devusies dieviete Lēta. Mēs pie šī Letas vārda apstāsimies. Viņš ir ļoti nozīmīgs vārds, saistīts ar mūsu tautas vārdu. Šī dieviete Leta ir laikam ļoti gudra, interesanta sieviete, jo kā viņa nonāca Grieķijā, tad pats Zevs viņu iemīlēja, un pēc noteikta laika viņā dzima dvienīši. Dzima dvienīši Artemīda un Apollons. Tas notika Dēlas salā. Uz šiem grieķu teikam, protams, jāraugās ar zinām piesardzību, jo tur ir daudz kas pierakstīts un piedēvēts klāt, daudz kas saukts kopā. Piemēram, rakstīts, ka Artemīda, jaunā dieviete Artemīda bijis tik spēcīga, ka tikko piedzimusi ir, palīdzējis mātei dzemdēt brālīti Apollonu. Pieņemsim, ka tā ir bijis. Es vienkārši stāstu par to, ka visi jāraugās ar drusku kritiski arī uz šīm ziņām, bet ar ko šīs ziņas interesants? Ar to, kad Apollons ir tas, kas atnes Grieķijā kultūru. Paši viņš šis kultūras jau nebija, tā bija mežonīga zeme. Apollons bija tas, kas rūpēs par ganiem, par ganāmpulkiem, ieviesa zemkopību, lopkopību. Viņš bija tas, kas ieviesa dziedniecību. Viņš skaitījās, būtībā dziedniecības tēvs, bet būtībā viņa dēls bija Asklēpijs, kurš bija pārsniecības dievu. Un Asklēpijs būtībā tas ir medicīnas pamats. Pamatlicējs. Tālāk
viņš bija arī lika pamats mūzikai. Daudz kam būtībā viņš ir pamatlicē, šis Apollons. Bet kas te bija Lēta? Lēta bija 2 titānu meita. Koja un Foibes meita. Titāni. Tad tas atkal no šejienes arī nākt. Ļoti līdzīgs Apollonam bija kāds cits kultūra varonis, kas arī nesa zināšanu, tas bija Prometejs. Atkal titāni Japeta dēls. Tad atkal no kurienes viņš varēja nākt tikai no šejienes. Prometejs varēja nākt. Viņš ir pilnīgi netipisks grieķiem. Par Apollonu mēs zinām, ka viņš bija zeltmanis, kas sakot. Tad atkal ne jau līdzīgs grieķiem, kas ir maz rest un melni. Apollons nebūtu neatgādīgi grieķi, vai ko. Paskaidrs viņu tāds, jau slēdz jaunības. Un ir viens ļoti interesants tātad šī Lēta. Lēta tātad Lētas vārds. Ar ko tie saistīts? Tātad sens vārds Letu galli. Tas ir latgaļu senākais vārds, senās kronikās, no 13. gadsimta raksta Letu galli. Pēc tam pārišās pa latgaļiem, bet būtībā tas ir latviešu sākums. Vēl ir viena ziņa, kas ir pārliecinoši nopietna. Tam senatnes viedokļu. Grieķijā ir 4 tempļi, kas saistīti ar Apollonu. Visi šie 4 tempļi atrodas uz viena garuma grāda, pareizāk sakot, līnijā ziemeļdienvidi. Delfu templis, kas ir tātad Apollons skaitījās pirmais gaišreģis, pareģis, orākuls. Viņš dibina Delfu templi rietumos no Atēnām, kas ir tātad vis tālāk ziemeļos, tas ir gandrīz precīzi rietumos no Atēnām. Tad, kad 100 km tālāk uz dienvidiem nāk Asklēpī templis, tātad Apollona dēla, medicīnas, tātad mediķev, Asklēpī templis. Tad vēl kāds 100 km tālāk uz dienvidiem ir Apollona un Dēlas templis, ir piedzimšanas vietē, tad vēl viens Apollona templis un mēs pie pašvidus jūras. Ja mēs šo te līniju, tad pastāvēja senos laikos tāda savdabīgā, ko mēs teikt, slepenā, svētā ģeometrija. Ja mēs šo līniju ar šiem tempļiem turpinām tālāk uz ziemeļiem uz augšu, uz ziemeļiem, precīzi uz šī paša garuma grāda mēs nonākam Pokaiņos. Precīzi. Tas liecina, tas ir, kā sakot, ļoti spēcīgs arguments par šo vietu saistību. Un tad arī šo vietu saistības, šitā te Pokaiņu saistība ar šiem neparastiem priekšmetiem. Šie ļoti neparastie priekšmeti, sirdsveida priekšmeti, šie neparastie kulta priekšmeti, kas tur ir atrasti. Viņi paši par sevi viņi nav raksturīgi nekādām citām Latvijas vietām, nekādiem citiem seniem atradumiem. Bet ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, kā Kronos ar saviem priesteriem, titāniem, nāca uz šejieni, tad viņi ņem līdz šos priekšmetus, un tad viss kļūst loģiski, jo šo priekšmetu, līdzīgi priekšmetu dienvidu Eiropā tiek datēta 15–30 gadu tūkstošu vecumā. Un mēs tūlīt paskatīsimies vēlreizīt otro Pokaiņu filmu, kur šie priekšmeti būs redzami. Un vēl pirms, kā saka, šo filmu skatīties, vēl vien tādu masu argumentēšu. Vienam no cilvēkiem, kas uzskatījās, sakot, uzskat par godīgāk, cik vispār var būt cilvēks, es tīrāko sirdsapziņas, vislabākajām zināšanām, visaugstākajām, tā ir Rasma Rozīte. Rasmai Rozītei, viņas skolotāji Indijā, gudri cilvēki, kas nezināja ne par asmu, ne par šīm vēsturi, neko, ir stāstījuši interesanti ziņas, ka viņu redzējumā, skatoties tālu senatnē, tai zemē, kur dzimusi Rasma, ir dzīvojuši ļoti visaugstākie, visgudrākie priesteri savos laikos, un tā bija visaugstākā kultūra. Arī šādi ziņas mums jāņem vērā. Tātad senatne, zeme, no kurienes mēs nākam. Un tad paskatieties vēlreiz Pokaiņu filmu ar vienu mērķi šos neparastos priekšmetus, kādi ir Pokaiņos redzami. Liela daļa redzēt to otrais.
Bet tie, kas braukuši uz Pokaņiem pagājuši gadu, jau kurējuši. Kāds stāvoklis šodien ir Pokaņos? Par to, ka šīs ir senas kapenes, cilvēki glabā ziņas jau sen. Sen jau sen, no paudzes paudzē. Šeit ir neauglīga vieta, rupja grants, kurā ar dzelzs oksīdu piemaisījumi, te nekad nevarēja būt bijuši ne lauki, ne tīrumi, ne dārzi. Šī vieta ir bijusi tikai svētām vajadzībām. Šī vieta ir īpatnēja, jo Pokaņos nelielā zonā ir daudzi akmeņu un akmeņu krāvumi, un tālāk apmēram ap šo Pokaņu, nelielo Pokaņu zonu, kādā 70-80 km radiusā vispār akmeņu nav. Mēs speciāli ar draugiem izbraukājām plašu apkārtni, apjautājot zemniekus, vai kādreiz viņi neatceras, ka vectēvi, tēvi, vecvectēvi un vispār kādreiz kaut kur akmeņi lasīt apkārtnē. Un vecas māmulītes un veci tētiņi atbildēja apmēram vienādi. Šeit nekad akmeņi nav auguši. Un kā tad tā? Vienā tādā nelielā punktā šo akmeņu daudz, un liela apkārtne viņa vispār nemaz nav. Kā tas ir varējis gadīties? Nevar nekādi neviens šļūdonis vienlaiks pienākt un atnest no rietumiem Ölandes porfīru un no ziemeļa austrumiem atnest Igaunijas skaļķekpeni. Nevar. Var atnest tikai dažādas citas. Nevar nekāda saimnieciskie spēki veikt šādu objektu apstrādi. Tie ir izcili objekti, kas šeit ir. Un tomēr Pokaņu postīšana turpinās. Tātad par to jau sen zināms, tas nav nekas jauns. Par to rakstīja Kārlis Ieviņš savā lieliskajā romānā pie Teiksmata ezera, kas tad iznācis ar atkārtot izdevumā. Pirmo reizi redzēju Pokaņu krāvumus pēc kādiem gadiem 4. Mēs viņus ar draugiem pētījām. Tad pagājušā gada pavasarī kļuva zināms, kad Pokaņi tiek apārti, lai stādītu mežu. Ļoti steidzīgi uzrakstīja rakstu un Dobeles avīzē Zemgale ar lūgumu pārtraukt, un patiešām uz ilgu laiku šī postīšana tika pārtraukta, līdz septembra beigām. Bet, diemžēl, kā sakot, tiekam būtu kaut kas jādara, viss tika ziņots. Arheologiem, vēsturniekiem, Dabas un pieminiektu aizsardzības biedrībai, Dobeles pašvaldībai, visiem ar šo laikrakstu, visiem. Un tad septembra beigās atsākās šī postīšana pa jaunu. Tad jau mēs braucām ar žurnalistiem, ar telekorespondentiem, ņēmām šīs te filmas, lai kā nebūtu saglabāt. Vasarā šeit bija diezgan plaša grupa no dažādiem Eiropas cilvēkiem, kas mācījušies Indijā, augstas gudrības, augstas zināšanas. Es nezinu, katra šī cilvēka kvalifikācija. Viņi bija 35 cilvēki. Šie 35 cilvēki, kas daudz ko pasaulē ceļojuši, daudz redzējuši. Tiešām daudz redzējuši. Daudz ko zina. Viņi ļoti augsts izteicās par Pokaņiem. Šodien situācija tāda ir, kad vēl bija arumi, vēl Pokaņu postīšana turpinās, neraugoties mūsu aktivitātēm. No Dobeles tiek rakstīts vēstuli Zinātņu akadēmijai, tas tur tika nodots profesoram Graudoņkungam. Un es domāju, ka te pastāv gluži vienkārši visparastākā, te vairs nav runa par tūredzību, te nav runa par nekompetenci, te pastāv viselementārākā nelietība. Ja kaut kāds utains inženieris Vīks ir kaut ko atradis, bet nevis es profesors, tad tu nekā nav. Tas tikai tā saprotams, un nekā citādi. Un šī vieta, ne tāpēc, ka kad ar saviem draugiem mēs būtu piedalījuši šajā darbā, ne tāpēc. Uzskatu, ka viens no izcilākiem atklājumiem Latvijas vēsturē, vispār Eiropas un pasaules vēsturē,
Par to mēs varam strīdēties, bet visā pasaulē vada viens princips. Ja kaut kur ir kaut kāda atraduma, pat daudz nevērtīgāk kā šis, tikai kāds skeleti atrast, kaut kādi kauli atrast no kaut kāda nožēlojuma 6. vai 8. gadsimta. Arī tad pārsvar šī postīšana. Bet pa gadu tūkstošiem pasaules vēsturi. Un nekas te nelīdz. Un tāpēc ir liels lūgums jums aplēst pa zāli apkārt. Kas, kā sakot, uzskat par to, ka mums nav jābūt mežoņiem, nav jāpost ārā. Lūdzu, parakstiet, mēģināšu rīt, parīt nodot Saeimā šo atklāto vēstuli, kā arī sākt visu veidu rīcību, lai šos pokaņus aizsargātu. Vides aizsardzības klubs ir pieņēmis ļoti būtisku lēmumu par šo pokaņu aizsardzību, kā sakot, iet uz maksimāliem līdzekļiem. Tas varētu būt, kā sakot, arī piketi pie zinātņu akadēmijas, tas varētu būt piekalšanās pie kokiem, kurus nīcinārā, tas varētu būt traktoru demontāža, pēc to traktoru pa lielgabalu pārkausit un uz mazāk viņš darīs ļaunīgu mežu uzaršanu. Jo šobrīd vandāliskai mežu postīšanai, kas izpost arheoloģisko slāni, viss šīs izcilās vērtības aiziet bojā. Tas ir viens no vistrakākajiem, visneiedzīgākajiem darbiem, viens no apzinātām nelietībām pret Latvijas tautu, Latvijas kultūru un Latvijas vēsturi. Tātad, lūdzu, kā sakot, tagad, kā sakot, šeit pēc beigām, lūdzu, kā sakot, es lūgtu jūs parakstiem, ka šo lietu atbalstu. Es atvainojos, jūs varat, kas vēl nav parakstījušies, te stāvtie sarakstīt. Jā. Šī galdīja, ja? Lūdzu. Jā. Tā, turpināsim tagad. Tātad tāda ir pašlaik situācijas skumja. Pokaiņi, tā ir tikai tāds viens nosaukums. Blaksotu tuntuļu paugurēni, tā arī apkārt nežēlīgi. Varētu, teiksim, Norvēģijā šāda akmens krāma, karaļu kapenes tiek aizsargāt, viņiem pirks nedrīkst palikt klāt. Bet mums no apmēram 2000 šādiem krāvumiem izciliem, kas varētu būt kā visdižākie pasaulē tādi tipa, apmēram varētu teikt, ka 1500 ir sekmīgi iznīcināts vienā pašā pagājušā gadā. Drausmīgas apzīmēt pagājušo gadu Latvijas kultūrā par izcilu vandālismu gadu. Izcilu vandālismu gadu, ko ir sekmējuši mūsu vēsturnieki un arheologi, mūsu tā sauktie zinātņi. Tas ir noziedzība pret Latviju. Labi, turpinām šo referātu, atcināt par manām emocijām, bet lietas, par kurām grūti runāt bez sirdsāpēm. Ne jau tāpēc, ka man tur kaut kāds sakara. Vienkārši tāpēc, ka notiek kārtiem nelietīgi. Tātad mēs skatāmies uz šo vietu, uz vietas, Latviju, kā vietu, no kurienes nākuši daudz, kas izcili cilvēki un pasaules kultūras nesēji. Es jau minēju Lētu, Artemīdu, Apollonu, Prometēju. Tas iet uz Grieķiju. Dienvidamerikā Peru indiāņi atcerās Quetzalcoatlu, kas pie viņam ieradies pāri okeānam, lielu augumu cilvēks ar bārdu, gaišiem matiem un zilām acīm, kas nes viņam lielās zināšanas. Zināšanas, kā kopt zemi, kā kopt lopus, kā celt mājas, kā darināt apģērbu, kā būvēt kuģus, kā novērot laiku, kā visu to zinātni, tas, kas to atnes. Sakiet, vai pasaulē ziniet vēl kādu vietu, kur dzīvotu cilvēki liela auguma, ar bārdu, gaišiem matiem, zilām acīm. Latvu dainas to sauc par bajāriem, Latvu dainas jau slavē kā skaistu un paraugu, bet nekur citur pasaulē tādu cilvēku nedzīvo, ka tikai šī zonā, šeit Baltijā. Citur tādu nav. Ja paskatāmies daudzu pasaules tautu mītos senajos, ir jēdziens kultūra varonis. Tas nav varonis tādā nozīmē, ka šis slepkava, kā sakot, kas ir tur kāds tur kāvis nost un cik arēnieks iznīcinājis. Nē, tas ir varonis visam citā nozīmē. Tas ir cilvēks, kas nesis gaismu un zināšanas. Un interesanti paskaties, ka daudziem šiem kultūra varoņiem ir daudzas kopējas iezīmes. Tā, piemēram, obiešam ir susnehum, ir kaut ko līdzīgs Prometējām.
Mēs tādas pazīmes varam atrast daudzas vietas, kas tas būtu garš un nogurdinošs stāsts mums nepazīstamiem vārdiem. Bet šī sakarība pastāv tāda. Ir tāda domas, ka šis te kultūras sprādziens vai kultūras nešana tā notikusi no šejienes. Un nevis Semigalijā šī galvu sēkla. Tas ir bijis tas, kas šo pats nesīja. Visādā ziņā, lai cik kritiski mēs vērtējam, bet man grūti atrast argumentus, kas tam runātu pretī. Jo šīs tehnoloģijas kaut kur zināmā mērā ir vienādas. Nav viena veida tehnoloģija. Apģērbos, apstrādē, zemkopībā, lopkopībā. Nav šo, teiksim, tādu, ko mēs var teikt alternatīvo tehnoloģiju, lai gan būtu viņas varēja. Viņu nav, viņas pārāk līdzīgas. Liecina, ka nākuši nav kaut kur no vienas vietas ir. Tātad šī vieta varētu būt mūsu zeme. Quetzalco, Atls, Prometejs, Apollons, Mirsus, Nehum un visi pārējie, tad it kā būtu šis tās sprādziens bijis. Un vēl tikai 11. gadsimtā, 1706. gadā, Brēmenes Ādama kronikā ir rakstīts par to, ka cilvēki devās no visas Eiropas, pat no Spānijas un Grieķijas, viņš runā par Kurzemi konkrēti, runā par Kurzemi, pēc padoma un pēc veselības. Nevis no Latvijas uz Grieķiju, bet gan no Grieķijas uz Latviju. Mēs esam mežēlīgi mānīti, mums ir daudz kas slēpts, bet mums kādreiz jāver acis vaļā pa mūsu senatni un pa mūsu vietu pasaulē. Tas mums laiks pienāks. Šī zeme ir neparasta. Neparasta zeme. Viņai daudz kas neparasts, bet mēs pie tā neparasta tā esam pieraduši, ka mums liekas, ka viņa tāda ir, kas tur sevišķi. Zāle kā zāle, ābols kā ābols, melene kā melene, zeme kā zeme. Mums tā liekas. Bet tā nebūtu neliekas cilvēkiem, kas atbrauc pie mums no tālām pasaules malām. Nebūtu viņam tā neliekas. Un pie manas kolēģītes, kas dzīvo Mazirbēni, bija atbrauc uz kundzi no Amerikas, Sirma kundze, kas maziņi būdami jau kādu laiku aizbraukus projām. Viņa pirmās dienas gan sēž pie tās mājas, Mazirbas pusē tur jau nekas sevišķi nav, tur tādi zāli, nožēlējumi zāles pušķīts ar smilti aug, viņi skatās uz to zāli, paiet tā, atkal skatās. Beigās man tā kolēģiet prasīs, bet, ko jūs tā skatāties? Kas te taču nav? Viņš ir tik neticami skaisti. Es nevar iedomāties, ka tāds skaistums var būt. Bet kas te ir skaisti? Jūsu zāle kaut kā. Kāda zāle brīnās? Brīnās Rudīta. Kas te pazaud, ka nožēlēm kušis? Jums tā kā Amerikā gludi pļauti mauriņi un tādu un paskatīši. Kas te nožēlēm kušķīši stublāji? Nē, viņi saka, nekur nav zāle tāda zaļa, tādā zaļumā, tik skaista. Nekur pasaulē tāds mūsiņa aug tāda zila, tāda nožēlojuma. Viņi bija, jā, viņi samēslotu tādu, bet viņi nav skaista. Jūsu zāle ir skaista. Labi, tu esi kaut kāds, labi, tas vienkārši, teiksim, emocijas, tur kaut kāds, tur tā, varētu teikt tā. Daudzi cilvēki, kas iebraukuši šeit, no visādām malām. No Francijas, no Anglijas, no Austrālijas, no Amerikas. Un no kādām citām vietām viņi atzīmē sekošanu, brīnās par mūsu ogām, augļiem, dārziem. Un neparasti garšīgi un smaržīgi. Un tad sāku domāt, ka es arī biju kaut kur ārzemēs, un tu paņem zemeni un tu ēd viņu tā, tikpat var teikt vati vai gumiju vai kartupeli. Jā, sarkani viņi ir. Sulīgs, kaut kāda sula arī, bet vienkārši ir tāds, produkts, kas vairāk nekas. Un tad sāk domāt apjautāt daudz cilvēku, kas ir pabeiguši arī ārzemēs, vai prastiem iebraucējiem. Jā, viņi saka, nekur nav. Vienalga, jūs ņemat meleni vai zemeni, vai ābolu vai bumbieru, vai kartupeli vai seleriju vai burkānu. Nekur nav tādu kā šeit, kā Latvijā. Viņa īpaša.
Šobrīd to neapjēdz Latvijas lauksaimnieki, neapjēdz tie, kam, teiksim, būtu kaut kāds spēks vai kas. Un ja mēs runājam par to, vai Latvija var iziet pasauli lauksaimniecību, tad kas mums tikai netiek teikts? Jums jāsamazina lauksaimnieku skaits 10 reizes. Tas ir notiekts iestatos Eiropas kopienā. Jums jābūt tam, jums jābūt šitam. Bet nekur nav tāda produkta kā šeit. Viņa tāda vienkārši nav. Esmu daudz ceļojis. Nekur nav tik smaržīgas ievas, nekur nav tik smaržīga meži, nekur tā pavasaros ievas, vasarā. Virši, rudenī, vaivariņi, nekur viņi tā nesmaržo tik apžilbinoši, tik apbaroši, tik reibinoši, tik jauki kā šeit. Atkal to es nesaku tāpēc, ka es nekur nebūtu bijis, negluži otrādi. Tie mani draugi, kas šeit cilvēki, kuriem es daudz ko kopā ceļojis, zinu, kā cik daudz gadus es pa padomu seni braukais, kaut kur ārzemēs. Tad druskās bijis maķentiņi. Un daudz pa Latviju. Un vai bija vajadzīgi šie tālie ceļi, lai es varētu sākt salīdzināt. Varētu sākt salīdzināt. Pirmoreiz par to sāk domāt, kad manam draugam Vilim Kalējam, tam pašam skandaloziem kungam, kas apturē pasauli kājām. Pirms gadiem, kā tas nu bija, 10, 12. Atbrauc cilvēks, kam bija sapazinies Kaukāzā, kāds avārs. Un mums labiem tā likās, Kaukās, kalni, augsti. Kas mums te Latvijā, viss tā līdzi nekā nav. Tā es vēl gluži nedomāju, bet tā varētu padomāt. Ko tam avāram te rādīs? Ja tas cilvēks, viņš bija 2 nedēļas Latvijā. Es arī biju daudz kopā braukāju. Viņš teica, cik jums te ir skaisti. Viņš saka, kas tas ir par skaisti? Kādi jums te ir ezeri? Un tad es saku, bet ezeri, Jā, bet patiešām. Kaut kur, teiksim, kaut Karpatos ir Siņavīrs, kas tur atvērt mūsu Juglas ezers ir 1000 skaistāks par to Siņavīru. Kaut ko citu ir kaut kāda kalnu pērle, kaut kāds tāds, kā šitās te, nekā prātīgi tur nav. Pat ja mūsu ezeri dūksteniem krastiem, kad ir skaistāk ir. Bet mēs tikai neprotam to novērtēt, jo mums iedzīts mazvērtības komplekss. Mēs esam saliekti verga kūkumā, un mums ir palikušas verga dvēseles daudziem. Un ar šim verga dvēselēm cilvēki dzīvo. Vismagāk, ka dzīvo tie cilvēki, kas nosaka mūsu kultūru, mūsu ideoloģiju, mūsu domāšanas veidu, ka tiem ir tās verga dvēseles iekšā. Un šī verga pieeja, viņi tiek fabricēti, viņi tiek speciāli tiek producēti, speciāli. Un pat atcerieties, skaties televīzijas raidījums uz Ziemassvētku uz Jauno gadu. Vai tur bija kaut kas latvisks? Nedaudz bija pa Straumēni, visu cieņā, tur darbojās skandinieki, bet tā pavāja. Un tas gan ir viss. Gan bija viss, kas bija. Un tad mēs, kā sakot, pirms jaunā gada skatījums ievērojam Eiropas kultūras sasniegumu. Eiropas kopienas augstākais līmenis tas bija. Proti, pa Latvijas Nacionālo televīziju mēs skatījāmies kā Vīnes koncertu zālēm, spāņu dziedonis, angļu valodā dziedāja neģeri spiričelus. Tad augstāk vairs nevar būt mīļie cilvēki. Un to skatījās Somijā un Portugālē, un Grieķijā atplastā mutē, kas var būt augstāk? Spāņu dziedonis, Vīnes koncertu zālē, angļu valodā, neģeri spiričelus. Vai kaut kas būtu augstāk var būt? Bet vai kaut kas latvisks? Bija nekas? Man pārņem? Dikti maz. Nožēlojam maz. Jā, bija. Apmēram 0,15 bija tas atvainojums. Jā, mēs tā runāsim. Tad bija skats, kas man neticamā sašutumē iedzina. 2 tautumētis, 1 tautudēls, aizmukušās nodzira balsīs, ķērca, kā sakot, šito te. Jā, rikšana mērķi espalēdi, došu, nedošu visu. Atvainojiet, ziniet ko, es teikšu, ka Ielenes stacijas laukumā zemākās klasēm uzreiz pieklaikā. Par šādu cūcību, ko laid pa telefonu. Cūcība tad ģirgāšās pa Latvijas kultūru vispār, kā sakot. Pa pašam svētākajām lietām, pa mūsu tautstērpiem, pa mūsu tautmeitām, tautudēliem,
par mūsu kultūru, par mūsu pieeju, par dainām, kā sakot. Nu, tā ir kaut kāda, ja jūs to skatāt par latvisku, tas ir kaut kas jau. Apzējušies pārdies. Kaut kāds, es nezinu, kaut ko tik zemā līmenī, tas vispār kaut kā drausmīgs. Tas skaitās. Jā, protams, bija vēl nēģeri, kā sakot, apvienot nēģeri uzstāšanās ar viduvējas krievu dziedātājs gorīšanos nēģeram līdzumam. Kur mēs esam šī verga dvēsele? Vismaz padomu laikos to bija tā kaut tā. Padomu laikos to bija tā, kad vismaz tomēr kādreiz pat kultūras ministrs, kultūras darbinieki, radio televīzijas darbinieki, viņi cīnījās pret to, ko mums uzspētu internacionālo. Bet tagad, kas mēs esam krituši zemāk kā jebkad. Vēl nekad tik zemu Latvijas kultūra nav bijusi. Sākot ar kultūras ministru un beidzot, kas esam darbinieki, kas to visu rāda. Tur esam nonākuši. Es domāju, ka tas, kas tika sākts pārbūves laikā, sekmīgi tiek realizēts. Un ja mēs klusēsim, būs to sliktāk. Latvija ir zeme neparasta. Ar ko tad, kas izskaidro to, ka, teiksim, mums tātad šī zeme, šī spējām, šī dievzemīta māra zeme, kad mums tie augļi, dārzeņi, ogas, vissmaržīgākie, visgaršīgākie, visneparastākie, ar ko tas izskaidrojums? Tam ir savs izskaidrojums. Tas notiek tikai sevišķi spēcīgās bioenerģetiskās zonās, nekur citur. Un kāpēc tā brauc uz šajien dziedināties un pēc padoma? Kāpēc? Kāpēc mēs esam uz vienu meridiānu ar šiem Apollona tempļiem? Un otrs meridiāns, kas iet caur Krētas salu svētāko, kur Zeusa zims, tas iet caur Valmieru zilo kalnu, arī nav nejauši viss. Kāpēc? Mēs esam ļoti augstā bioenerģetiskā vietā. Un cilvēki, kas ir daudz ceļojuši pa pasauli un kaut ko saistīt no šīm lietām, saka, ka nav otras zemes pasaulē ar tik augstu bioenerģetisko potenciālu, kāds ir Latvija. To teikuši daudz man draugu, kas pabijuši ārpusē. To teica lieliskā amerikāņu rakstniece Charlotte Andersone, kas šeit vairāk kārt ir braukusi. Viņa brauc uz Latvijām, uz Filipīnām, daudz pasauli apceries bagāti sievieti būdam. Viņa saka, ne jau tāpēc, lai man blēmot vai kādam citam, bet tas viņas atziņas, un par to viņa raksta grāmatu. Rasma Rozīte, kas ir mācīsies Indijā pie gudrākajiem cilvēkiem, pasaulē patiešām gudrākajiem. Un daudz viņi uzdomāja ceļojos, viņi saka, tā Latvijas bioenerģētika pat visaugstākā. Tad jau labu daļu zemāk nāk Korsika. Un viss slavenās indiešu tur un tibetiešu tur Šambalas un Muhamedāņu Mekas un tā tālāk. Tas ir daudz zemāk. Vai nokļūt uz kādu Meku, teiksim, tad Muhamedāņi ceļo 1000 kilometru bīstam ceļojumu. Bet mums pietiek kaut kādi 15-20 kilometri, mēs esam kādā tādā vietā, kas cilvēkiem dod tādas pašas spējas, kā Meku vai Šambala. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc ir pasaulē tāds punkts kā šī Latvija? Kur ir šis iemesls? Šāds dīvains punkts ar dīvainām īpatnībām. Nekur pasaulē uz šī platuma grāda nav tik maiga klimata kā šeit. Jā, nu šī ziema ir tāda vēsāka, bet tādēļ uz ziemā jābūt, laikam ziema arī jābūt. Un tomēr kopš nav tik maiga klimata, nekur platuma grāda tāda nav. Īpatni ir šī zeme. 2 reizes gadā viņi pārslēdz savu siltuma režimus. Pavasarī pēkšņi zeme sāk sūkt iekšā siltuma sūkšana. Uzņem. Mums liekas, ka augsts, gan saule silda. Rudenī atkal nāk tas siltums sārums un brīnamies savādi gan saulīts kā silda mazāk, bet iestājas atvasara un turās ilgi. Un tajā brīdī, kad vismazāk saules, ka zeme vajadzētu atzist un vajadzētu būt jau spalgam salam kaut kur oktobrī, novembrī spalgam salam vajadzētu būt pēc šīs atvasaras, vai nāk virsū. Saule tikpat kā nesilda, tad tiek uzsaknes uz biezi mākoņu sega, pavisam biezi. Un šī zeme tiek sildīta atkal. Neesmu nekur lasījis nevienu zinātnes skaidram šīm 3 parādībām. Nekur. Varbūt kāds viņam zina, tā sakot, cienījam zinātnieki, teikuši, ka viņš ar parādībā, ka viņi nevar izskaidrot nekādu. Nav viņa izskaidrot.
Ne jau Golfstrauma, ja Golfstrauma mums ietekmē, bet tas ir sīkums, ko viņi ietekmē. Pret to visu, kas šeit notiekās. Tam nav pamata. Izskaidrojumi jāmeklē stipri dziļāk, un proti Latvijas atrašanās vieta. Latvijas atrašanās vietas paņem pasaules karti, jeb globusu, paskatieties. Tātad Eirāzijas kontinents, būtībā viņš ir saimts ar Āfrikas kontinentu kopā, viņiem ir tālākais ziemeļpunkts. Tālākais ziemeļpunkts, tas ir ziemeļos no mums, kur sajiet kopā Kolas puse un Skandināvijas puse Nordkaps. Un ej no šī Nordkapa, no ziemeļiem uz leju, caur Somiju, caur Igauniju, caur Latviju, caur Lietuvu. Tālāk mēs ejam nonākam caur Latviju, tālāk dienos Grieķija, Krētas salētāsniet cauri šita zona. Un tad mēs nonākam Āfrikā, pašos Āfrikas dienvidos, kur sajiet kopā jau Āfrikas kontinenta dienvidu daļa. Šita daļa sajiet kopā. Un tā ir tā daļa, būtībā tas ir pasaules meridiāns, kas ir Latvijā cauri. Šis pasaules meridiāns izskatās daudzām īpatnām īpašībām. Ar paaugstinātu kultūras līmeni, ar to, ka šī zona nav paisuma, nav bēguma, salīdzinot ar citām vietām, kur, teiksim, viņš līdz pat 18 metru augstumā, tiek praktiski nav šajā zonā. Nav ne tikai Baltijas jūrā, nav arī tā vieta, ka pretī Nordkapam viņš maz izteikts, un arī Āfrikas dienvidu krastā. Taisni tajā daļā, kad gals tam šis taisnums darbos izteikts. Tā ir viena tā spēcīga enerģetiskā zona, kas iet cauri Valmieras zilajām kalnām. Tāpēc es teicu, ka Valmieras zilā kalna vieta nav nejauša, un tas atbilst šim Meru kalnu principiem, ko piemin senindiešu teksti. Nu jā, tas būtu meridiāns, bet ir vēl dažas citas līnijas. Dažas citas līnijas, kas nosaka arī, teiksim, tātad mūsu platumgrādu, atrašanās vietu. Un ir veidi krusti, kas krustojās, un šiem krustiem mēs zinām jēgu. Ja ņem zemeslodi, kas, vairāk vai mazāk apaļa, viņi tā geoidi forduski saspiest ir. Zinātnieki aprēķinājuši ir, kā tas būtu, ja tāda lodi, kas rotē, un ir no materiāla, kur tā, teiksim, stiprība nav pārāk liela, tad materiāls, teiksim, plastisks, materiāls, teiksim, nav pārāk saturīgs, materiāls ir trausls. Kā būtu, teiksim, vienkārši parēns to, kā būtu, teiksim, šāda tipa objektam mainās rotācijas ātrums. Mainās rotācijas ātrums tik ļoti, ka varētu rasties kaut kādas spriegumi, kas var sāk šķeltēt. Tad izrādās, ka ir 4 zonas šāda lodes tipa objektā. Tas ir matemātiski aprēķini, kur, kā sakot, spriegumi šķeltu šo lodi, sašķeltu viņu 5 daļās. Un šie šķēlumi notiktu apmēram uz pat trešdaļai, kā sakot, no lodes ejot uz augšu uz leju. Dabā mēs varam ļoti labi redzēt, paskatoties globusā, vai pasaules kartu, mēs ļoti labi redzam to šķēlumu. Tad viena šķēluma daļa iet caur vidusjūru cauri, tad būtu līnija Gibraltārs, Krētas sala, tā pati Krētas sala, ko es jau minēju, kur, teiksim, tātad zevu dzimšanas vieta. Otra līnija iet, otra tāda zona iet cauri, caur Baltijas jūru, otra šķēluma daļa, tad bilstam mēs šī augšējā zonē. Ja mēs skatāmies uz otru pusi, uz leju, kas sakot, uz dienvidu puslodēm, tad šī tā pirmā zona, kas atbilst vidusjūrai, ļoti precīzi atbilst Āfrikas kontinentu dienvidu daļai, taisa, ka šķēlums ir garam, un savukārt tā augšējā zona, kas ziemeļu puslodē atbilst Baltijas jūrai, atbilst Amerikas kontinenta, pašam viņam galam, tas ir ugunzemē pie Horna raga. Tātad šīs vietas ir noteikts matemātiski, izpaužot daudzām spēcīgām svētvietu līnijām. Tad mēs esam 2 ļoti spēcīgu bioenerģisku līniju kruspunktā. Un tātad ir mazāk izteikti vieti Grieķija, lejas krusts, un otra sevišķi spēcīgi izteikti vieti Latvija. Tas nav tāpēc, kā sakot, mēs tas speciāli atrodamies, bet tie ir objektīvi parametri.
objektīvi parametri, kas visiem redzams. Un tad no tā izriet daudz, kas cits arī pārējais. Izriet, ka cilvēkiem, kas šādā zonā paaugstinātu bioģenetisko zonā atrodas, ka viņi dod sev paaugstinātas spējas. Ne jau vēl tu šeit atnāca Kronos, ne jau vēl viņi savu prieciem titāniem šeit dzīvoja, ne jau vēl no šejienes bija tas kultūras centrs, civilizācijas centrs, kas šeit nāca. Tas viss ļoti labi sakrīt kopā. Un sakrīt kopā arī to cilvēku spējas, kas šeit Latvijā dzīvo un kas Latvijā darbojas. Mums šeit ir bijuši izcili dziednieki. Daudz no viņiem aizgājuši, kā sakot, jau nebūtībā. Pirms pārgadiem aizgāja bojā viena izcila dziedniece. Ja tie doktori viņi ļoti nemīl, ka šo vārdu piemin, bet tomēr bija tāda Marta Rācena, Zilākalna Marta. Ļoti kluss cilvēks, kas nemīlēja lielīties, kas nemīlēja ko teikt. Un tomēr, kā sakot, uz viņas rēķina ir ap 70,000 tādu cilvēku, kurus nevarēja izārstēt mūsdienu medicīnu, mūsdienu slimnīcas, poliklīnikas, doktori, profesori. Zilākalna Marta to paveikusi. Tas nav, neuzskat to par neunievājumu mūsu medicīnai, bet tā mūsu mediķiem, jo tie cilvēki strādā pašaizliedzīgi, saņemdam niecīgu atalgojumu, bet tā ir realitāte par mūsu medicīnas līmeni tāds ir. Nav pasauli otra tāda cilvēka, kāds bija Zilākalna Marta, bet viņa aizgāja klusu, viņa tika vajāta, trenkāta un visam klusu, un viņas šī izcelā cilvēka ar pasauli vispār otra tāda nav zināms. Arī Šarlote Andersone par to minēja, teica, ka tādu cilvēku nav zināms pasaulē vispār. Bija brīnišķīgā dziedniece, pagājušajā gadā stāstīja lekcijā par dziedniecību, stāstīja par Tomuļu māti, stāstīja, teiksim, par Lāčkai Katrīnu, stāstīja par citiem dziedniekiem, negribētu atkāpjoties tiem, kas jūs klausīšanas. Bet mums izcili. Mums bija šī izcili gaišreģi, izcili cilvēki, bet vēl šeit cilvēki pratuši daudz ko tādu, ko mēs pat nezinām un neapzināmies. Masalacama rāda māju, tā māja vēl ir dzīva, kas ir pirms kara degusi, blakus māja iespēc ugunsgrēks, un tā māja, un tas, kā sakot, un viss ir baltās liesmās, un koka māja, to šit arī degs. Atnākusi māmulīte un noskaitīs ugunsvārds, uzsvedusi maijas kukulīt uz jumta, un tur, ko tā maijas, tur, ko viss uz vietas, kas jau deg. Un, kā sakot, līdz tā vietā precīzi nodedzis un tālāk dedzis. Zinu gadījumu kara laikā, kad Dobels pusi Auru pagastā, bet pēc bijuši Auru pagastā, tad Kribūna pagasts iznāk jau. Tur mājās sākās apšaude un māja kalna galā, un tur parasti no viss, kas bija kaut kāds redzamās, jau bija tik nolīdzināts vispār zem, ka tur vairs pat pamats bija grūti atrast vispār. Un māmulīt apgāja apkārt, noskaitīja vārdus, lūkšana, maijas kukla apgāja apkārt, noliek to maijas kuklīt mājiņu uz galda, bet tomēr zaldāt zināt, te nepaliekat, aizgāja kaut kur lejā, mežā. Apkārtnē visas mājas, kad bija kaut ko ielijās, kur tika notīrīts un nekas nepalika pāri. Tā māja neviens šāviens nebija ķēris. Es strādāju kopā ar tās sievietes meitu, ar tās māmulītes meitu, kas to izdarīja. Un viņa kā bērns liecina tam notikumam, kas bija bijis. Zinu mājas vārdu. Tā. Tas mājas, tagad viņas ir stipri nolaist, bet viņas vēl tagad ir. Tālāk. Ir zagļu vārdi. Kad mēs ar draugiem Valdi Celu, kurš pēc filmā redzēt pašās beigās, Egonu Garklau taisījām izstādi pirms 5 gadiem Brīvdabas muzejā no 5,5 gadiem. Zīme, telpa, laiks. Toreiz bija dziesmu sāk daudzi, arī ārzem viesi atbraukuši no Latvijas un 2 jauki zēni no Amerikas. Viņi tā kā cilvēki, neiestāja telpu iekšā, izstādē taču ar savām somām. Somas atklāja ārpus. Tā kā to dara Amerikā, tā kā iznāca arī, ka teikt tā kā Latvijā tomēr. Soma vairs nebija. Bet viens no maniem draugiem bija tūmā noskatīt zagļu vārdus.
Un pēc 2 dienām čalīši atnes somas atpakaļ neskartas. Viņiem bija deguši tas somas, degušas rokas un kājas, viņi nebija varējuši naktī gulēt, kā sakot, viņi paši atnes atpakaļ. Arī tas ir izdarāts. Izstāst par vecenīti, kur Valkas pusē, kuru kā cilvēki, kas nevisai tā lāga slavu, pat cik nepatika vienam otram, būtībā, kad viņi bija zintnieci, dziednieci, kas viņam vairāk nebija. Un 49. gada arī pie viņas piebrauc mašīna, lai vecenīti projām. Kaut kāds uz izciņš piebrauc un liek vecenīti kāpt iekšā, viņi saka, es jau bērniņu var iekāpt, bet diez vai mēs kaut kur aizbrauksim. Kaut kā iekšā ātrāk, māca inklīt, mēs tā kā nebrauksim nekur. Tad 2 stundas to mašīnu nevarēšu pielaist. Beigās čekisti izlamājušies, nekriet vārdu likuši tā vecinē kāpt ārā, un tad mašīna aizbraukusi. Gribiet ticēt, gribiet neticēt. Mēs spējam daudz vairāk nekā mēs, ko varam izdarīt. Esam aizmirsuši, ka iekārtot mājas un daudz cilvēku slimo un īkst. Tās mājās, kas ir plānotas, kā sakot, šeit Rīgā, tīpaši Pļauniekos, Purciemā, uz Ādriem, celtas un īkst ārā, bet mūsu tēvi zināja, kā māja iekārtot, kā celt, ne jau katrai vietā ar māju celt, ir labas vietas un sliktas vietas. Mēs daudz ko esam aizmirsuši. Netālu no Cēsim Kazugravā. Tā ir laikam čūskām visbagātākā vieta Latvijā. Cik tu viņas ir daudz. Kad man stāstīja vecā saimniece, kas tu dzīvo pie tās gravas, kad viņi bija meitnīt, tas čūski bija šo daudz vairāk. Viņi tur ganīja uz govs, meitnīt basām kājām. Nebija tik to, ka paslaukt un atjaukties bērnām līdz kājās. Pārāk dārgs prieks bija. Bet viņi auga. Bet vecmāmiņa katru rīti noskaitīs čūsku vārdus, lopiņiem un viņai. Un tās odas dejoši apkārt tur riņķi, bet nekad nav sakos neviens lops, ne viņai pašai kas gadījās. Arī tā ir, kā sakot, un nezinu, vecā māmulīte vēl ir dzīves, to ir bija pirms gadiem 15, ka viņi to stāstīja, bet viņi to stāstīja. Un es nedomāju, ka viņai bija kāda vajadzība un avot. Mūsu spējas ir daudz lielākas, nekā mēs to varam iedomāties. Un daudzas reizes nācies izbraukumos vai skolās vai citā darīšanās mācīt cilvēkus un var apmācīt un var daudz ko apgūt un daudz kas ir iespējams. Ka mēs paši neapzināmies, cik liels ir mūsu spējas. To mēs neapzināmies. Jo mums tomēr ir 7 gadsimtus, mūsu muguri liekta verga kūkumā, un pamazām latviešu dvēseli nomainīta verga dvēseli. Un šis process, mūsu liekšana verga kūkumā, vēl turpinās, apzināti noteikti, lai varētu mūsu zemi nopirkt par lētu naudu, lai varētu mūsu fabrikas, mūsu ostas, dzelzceļus, mūsu, kā sakot, visu, kas mums ir, par sviestmaizi nopirkt, tas tiek apzināti darīts. Šī te mūsu, kā sakot, verga dvēseles iedzīšana pa visam televīzijām, par rādio, par avīzēm, tas ir apzināta rīcība, tas viss ir pieder pie kopējās programmas, pie kopējās Latvijas izpārdošanas programmas. Tas nav netīšana, tas nav atsevišķi, teiksim, tur televīzijas vadītāji, kā teikt, nesaprašana, neizdarība, kaut kāda, teiksim, kultūras ministra muļķība vai teiksim, tur kaut kāds žurnalistu, teiksim, uzskatās, tas nē, tā ir kopējā programma, mīļā cilvēki, tas jāapzinās. Un, ja padomu laikos mēs to apzinājamies, tad mums liekas, mēs esam Eiropā. Ir gan labi. Nē, šī Eiropa ir daudz mežonīgāk nekā jūs domājat. Un tad mums jādomā par savu spēju izkopšanu, par savas apziņas savākšanu. Ko gribētu pateikt? Bez laikraksta jaunā balss, kas iznāk, kā sakot, kur ir laikam rakstīts par šīm tēmām. Nulis sāk iznākt jauns laikraksta dziednieks, kur arī būs daudz kas iekšā, jo katrs cilvēks var būt dziednieks sev, savai ģimenei, saviem tuvākiem. Tas ir mazā formātiņa, lapiņas šis dziednieks ir. Un
Viņš pat 0 vajag iznākt pirmajiem numuriem. Un 16 lapas nāca, un tādā formātā šitāda. Ērtā formātā priekš lasīšanas, priekš glabāšanas, uzglabāšanas. Un skatoties pirmos numurus, kas ir salikts, es domāju, ka raksti ir interesanti. Pērkiet paši un ieskat draugiem tos iegādāties, jo es domāju, šīs senās zināšanas mums ir vajadzīgas. Mēs viņus varam apgūt, un tas ir normāli, tas, kā sakot, tā ir tā Dieva dāvana tiem cilvēkiem, kas dzīvo dievzemītiem, kas dzīvo Māras zemē. Mums tikai sevi jāapzinās, mēs varam būt daudz spēcīgāki, kā mēs esam. Paldies par uzmanību, kādu jautājumu. Jaunā balsī nebūs uzreiz iekšā? Jaunā balsī arī būtu raksts turpināsies, bet viņa varbūt paralēlāk laikam dzirdēs. Skaidrs, savādāk te bija lauka avīze iekšā, kad pārtrauc. Tā sola. Es teiktu, ka lūdzu. Visnotaļ visam piekrīt, ko tu teici, bet drusku jāstāvēt un arī pastāstīt kaut ko šokējoši par mūsu Latvijas radio un televīziju, ko es pat pirms dažām dienām dzirdēju. Bet sāksim ar to, ka tu teici, ka nav neviena laba radījuma, kur tad paliek zīmes un tie radījumi, kur tu piedalies? Dzīvīti. Es runāju par Ziemassvētku un Jaungada programmas. Es visu laiku esmu par to runājis un arī zvanījis uz radio, kāpēc tik maz runā par mūsu latviešu tautas dzīves ziņu, kā Tūmans to pirmo reizi to minēs, šo vārdu kopu. Un kāpēc visu laiku runā tikai par kristīgo ticību. Un to es arī gribēju teikt, ka tam es visam piekrītu, bet Jaungada raidījumā varbūt arī nebija nekā laba. Tas ir, protams, šokējoši, ko tu skatīji, bet vēl bija. Ir tāda raidījuma Bundega, ļoti patīkamā balsī, kāda sieviete stāsta, es nekad līdz šim nebija ieklausīsies, ko īsti viņa runā. Es klausos brīdiem kaut ko tur dar pa mājām, klausos patīkamu balsi. Un pēkšņi pateicoties tavai lekcijai, pagājušajā raidījumā, es klausos, ko viņa tur īsti runā. Viņa runā par to 5. Mūzes grāmatu, ko tu teici, atceries, kas tur bija rakstīts. Tas bija 5. Mūzes grāmatā, kad tur nomētāta ar akmeņiem visus dziedniekus, zītniekus, tā sauktās raganas un tā tālāk. Un viņa tagad uzsver to pašu, ka lūk, 5. Mūzes grāmatā, ja nevaldos, tā bija 5. tas labāk. Un šī Mūzes grāmatā bija brīdināti visi latvieši un tā tālāk, ka nedrīkst, bet mēs ar savu latviešu mentalitāti tomēr neklausām un uzdrošinamies piekopt to pagānu ticību. Tā viņa neteica precīzi, neatkarās. Varbūt kāds ir dzirdējis, un raidījumi dzirdējis. Un tā kā Latvijas radio pirmajā programmā un televīzijas pirmajā programmā ir arī labi raidījumi, bet ļoti maz. Paldies. Es drīkstu pāris vārdus uzrunāt klātesiešos. Cienījamā auditorija, man ir mazliet jums jāatvainojās, jo pirmajā reizē, kad mēs tikamies 7. novembrī, es sēdēju tur, tai pusītē otrā rindā un skatījos uz jums visiem. Es biju atbraukus no Kuldīgas, es dzīvoju 15 km no lokatora, un man pašai neskaidru iemeslu dēļ, un arī neviens Latvijā esošs mediķis man nevar paskaidrot, kāpēc tas tā notiek. Es nedzirdu. Es dzirdu skaņu, visi medicīnas aparāti uzrāda, ka skaņa iet cauri, bet es nevaru atšifrēt tekstu, ko cilvēki runā. Periodiski šis teksts man pienāk un periodiski aiziet. Un pēdējie mēneši man bija ļoti grūti, ka pat mājiniekiem man nepārtraukti bija jāsaka atkārtojiet, es nedzirdu. Un tad 7. novembra rīta stundās rādio izdzirdēju, ka būs vakar nogalē šeit pasākums. Es pametu savu māju un atbraucu šurp. Apsēdos tur un skatījos uz jums un skatījos uz Rasmu Rozīti. Mani sauc Anta Gulbe. Es esmu studējusi mākslas zinātnes Latvijas Mākslas akadēmijā, es esmu studējusi psiholoģiju Maskavā, es esmu studējusi piena lopkopību Amerikas Savienotās valstīs. Un šobrīd juridiski es esmu zemniece, kurai
pieder zemnieku saimniecība Matas Muiža Kuldīgas pusē. Kāpēc es visu to saku? Tāpēc, kad sēžot šajā otrajā rindā, es praktiski neko nedzirdēju. Es tikai vēroju jūs un atklāt sakot, zagu no jums enerģiju. Un man tagad liekas, ka par to es mazliet tiku sodīta. Un kāds bija šis sods? Es viņu centos, protams, izspirt. Iepriekšā reizē decembrī, kad mēs tikamies, nodarbības beigās Vikungs apstaigāja mūs ar jostu, mēs vēl nodziedājam dziesmu par bēdu. Un tad jau es sēdēju šeit, un es dzirdēju apmēram 30% no viss tā, kas šeit notika. Šodien es atnācu apsēdos šeit, un es dzirdu visu, kas šeit notiek. Bet tas nav galvenais, es diezgan tuvu esmu, tāpēc es labi dzirdu varbūt. Galvenais ir pavisam cits faktors. Es nodarbojos it kā pēc manas izglītības ar nesamērojamām lietām. Es esmu izveidojis vienu no modernākajām mūsdienu Latvijas apstākļiem piemērotākajām cilts goju fermām Latvijā, kur viens cilvēks vienā darba dienā var apkopt 40 slaucamas govs un gadā saražot vairāk 100 tonu piena. Visu šo fermu es uzbūvēju pati pēc saviem zīmējumiem. Protams, bija cilvēki, kas man to palīdzēja izdarīt. Un katru dienu es meklēju grāmatas, kurās smelties zināšanas, meklēju cilvēkus, no kuriem pamācīties, kā to darīt. Jo līdz tam 40 gadus es dzīvoju šeit Rīgā, un par lauksaimniecību es zināju tik daudz, cik Dimants stāstīja panorāmā. Ko es jums ar to gribu teikt? Es jums gribu teikt to, ko šovakar visu vakaru teica cienījamais lektors, kad mūsu spējas ir neizsmeltas. Ja mēs kaut ko ļoti gribam, mēs varam darīt pilnīgi diametrāli tam, varbūt, kā mēs esam akadēmiski izglītoti. Un mans pēdējo 5 gadu darbs pilnīgs apliecinājums tam ir. Ja? Man izdevās pašai izaudzināt govs, no kurām var izslaukt vairāk kā 5000 litru piena. Man izdevās radīt fermu, kur raudzīt brauc ne tikai cilvēki no Latvijas, bet arī no Amerikas Savienotām valstīm, no Austrālijas, no Zviedrijas, no Kanādas. Un visi viņi pieņem to kā normu, un neviens no viņiem ārzemniekiem nav pārsteigts, ka es esmu maltas zinātnieks psiholoģi, un ka es slaucu govs un nav kaut ko citu darīt. Viņiem neinteresē man šī izdarība. Viņi redz manu tādu. Šīs vasaras, respektīvi pagājušās vasaras nogalē, rudens sākumā, es uzskatu, ka mans darbs bija labi apbalvots no ārpuses, no tālām zemēm, ne no manas valsts. Kad Anglijas speciālisti, kas pārstāv Eiropas kopienu, izvēlējās manu fermu kā paraugu saimniecību demonstrējumiem nākošā sezonā, kur zemniekiem, kādai tad jābūt fermai un kā tad jāklop lopi. Bet novembra nogalē parādījās pirmie raksti manā mīļajā Paidara avīzē Dienas biznesa, ko es lasu no 1. numura līdz šai dienai, ar tādu dīvainu uzrakstu, kad Latvijā 40 000 zemnieku saimniecības ir pa daudz, ka pietiks ar daudz mazāku skaitu. To, ka zemnieku saimniecības ir pa daudz, to es sapratu jau tālajā 90. gadā, kad es visu to lietu sāku, un kad es zināju, ka trešdaļa izdzīvos, trešdaļa vilks dzīvību un trešdaļa izputēs. Un es visu laiku gribēju starp tiem pirmajiem 3 būt, izturēt, izvilkt. Kaut gan man nekāda priekšstata nebija, kā to darīt un kāpēc to darīt. Un tad, kad es 2-3 gadus biju nostrādājusi, izdarot visam šim šausmīgajam procesam cauri, labā nozīmē šausmīgajam, ja, es sapratu, ka tas, ka es izslaukšu varbūt 200 tonnas piena gadā, kvalitatīvu pienu, ko zviedrietis atbrauc un dzer no kannām un nevar viņu nostabūt, ja? Tad es sapratu, ka to būs pa maz. Ar to mēs Latviju nepabarosim un neglābsim. Un tad es sapratu, ka man ir jāuzraksta grāmata, ko darīt ar govi. Lai visu savu pieredzi iegūto gan šeit Latvijā, gan ārzemēs apkopot un apmēram tik sarežģītā līmenī, ka to varētu izlasīt cilvēks ar 5 klasu izglītību, jo Latvijā vidēji laukos ir 5 klasu izglītība. Viņš izlasīt un saprast,
kā no tām 100 000, 200 000 govīm var izslaukt to pašu, tādā pašā kvalitātē, kā es, būdam mākslas zinātniece, izslaukt savā Martas muižā. Un šī te mana kūts bija mana laboratorija. 12. decembra naktī, 10 minūtes pirms 2, mana laboratorija tika nodedzināta. Šeit ir bildīts, Rīkungs, jūs apskatiet, kāda viņa izskatījās pirms un pēc. Tas bija fantastisks ugunsgrēks. Pienāk klāt fermai praktiski nav iespējams, jo apmēram 5 hektāri apkārt ir ganām lauki, speciālām zīmēm iezīmēti, tāda pastaiga lauka ar elektriskajām ganu sistēmām, jo. Tātad, ja nāk no malas, jāpāriet kādām 7, 8 grātīšu kārtām, un nevar nezinātājs tumsā iziet cauri visām. Bez tam man ir 3 lieli vilki, kas man naktī apstaigā visas mājas malas, ja? Nu, šis te uzbrukums bija izdarīts ļoti pirotehniski veikli. 2 stundas apmēram dega šī te ēku grupā. Bet ko es jums gribu pateikt? Šogad tika pieminēts fakts, kad kāda tur mammīte ir izgājusi, pateikusi vārdus un apstādinājusi uguni. Saprotiet, es esmu pilnīgi vienkārša puskurla lauku sieva, tā es drīkstu šodien nosaukt. Un es apgāju apkārt šai lielajai ēkai, kur iekšā atrodas barības glabāšana, sienas salmi, kūts 40 govīm, piena telpas ar pirmās strādes iekārtām zviedru, alfalavau, klīts ar graudiem. Nu, tad ir mazgājumās tehniskās dažādas telpas un šīs te telpas lopiem. Es apgāju apkārt, jo nākošās ēkas ir tikai 6 metru attālumā no degošajām. Un es teicu rimsties. Un tad es izgāju cauri. Par pirmām durvīm caur sienas šķuņiem es iziet vairs nevarēju, jo tur jau viss dega. Es gāju pa to gaņģi, tā lai man pa kreisi sirds pusē paliktu klīts, piena telpa ar iekārtām, mazgājumās telpas un pie govīm. Un tajā brīdī es sapratu, man nebija bail. Ne, man vispār nav bail. Tā ir mana lielākā dzīves traģēdija, ka man nav bail. Es tajā brīdī atcerējos jūs visus, ka es sēdēju tur un sāgu no jums enerģiju. Un tur man palika kauns. Es izdarīju varbūt kādu grēku daļu, es atņēmu jums mazliet spēku. Un tad es atcerējos, kā Vīkas apstaigāja to lielvārds jostu apkārt, un tā satīts lielvārds jostā, es izvilku jūs cauri visus degošai kūtī. Piedodiet man. Bet man liekas, ka jūs esat, vismaz man tā liekas, ka jūs esat kļuvuši stiprāki. Pēc šīs nakts, ka jūs izgājāt cauri. Ejot cauri kūtī, kopā ar mani, mēs izvedām ārā visas govis. Man nekas nesadega. Tas bija fascinējoši, jo govis neiet ārā. Āža man nebija. Man ir tikai govis kūtī. Nu, vecākie kaķi 2 izmuki, jaunākais kaut kur pantā, maziņš kaķēns arī palika. Nu, to mēs netikām klāt. Un 3 Ziemassvētku pīlītes arī izcepās. Nu, tur arī nevarēja pieiet vairs klāt. Tās bija rudenī vēl nopirktas no kaimiņiem, lai būtu Ziemassvētkos ko cienāties. Bet man fascinēja tas pašu, ja? Kad tai daļā, kas man palika sirds pusē, uguns neiegāja, to var redzēt pēc fotogrāfijām, ja? Viss tā daļa palika neskarta, temperatūra bija apmēram 1000 grādu, jo stikli izgaroja. Ugunsdzēsēji teica, ka nenormāli karsts, ja? 4 vīri cīnījās līdz rīta gaismai, glāba tas, ka blakus bija dīķi, pārpumpēja dīķu ūdeņus iekšā šajās telpās, bet, saprotiet, galvenais bija, ka govis aizgāja kopā ar mani ganos, jo mums ir aplok, no kuras viņas ir pieredinātas staigāt, ja? Arī ziemā, un viņas aizgāja projām, apmēram 200 metri no šīs degošās ēkas. Un tad, kad es biju izgājis cauri, tad praktiski jau tas uguns lokalizējās tikai labajā pusē, un tā arī praktiski viss līdz pamatiem ir nodegusi. Man materiāli žēl nav nemaz,
notikušo. Jo tas viss, ko es tur biju izdarījusi, praktiski, tas viss man ir galvā. Man atlicis tikai šodien piesēsties pie galda un uzrakstīt grāmatu, ko darīt ar govu. Un es zinu, ka es līdz pavasarim ātri viņu uzrakstīšu, lai nākošu šodien jau cilvēki viņu varētu lasīt. Bet runa ir par to, ko mēs iepriekšā reizē šeit pārnājam, par ļaunumu, kas ir ap mums, ja? Un par to, kas stājas pretī. Jo es visu mūžu nodzīvoju Rīgā uz akmeņiem, un pēdējos 6 gadus ieskrēju Rīgā. Tā uz mirkli, paķēru kaut ko sev vajadzīgu un skrēju atpakaļ uz savu kurzemi. Tagad pēdējos mēnešus man iznāca vairāk kārt būt Rīgā, un es staigāju šeit uz riņķi, un es nevarēju saprast, kur es atrodos. Pēc skatlogiem Kopenhāgen, Čikāga, Berlīna, Helsinki, pēc sejām absolūti sveša vide. Un man pārņēma tādu ļoti nelāgu sajūtu. Un tad es vienā reizē noķēru sevi, ka manas kājas nes šeit centrā uz riņķi pa tādu dīvainu loku. Vispirms es iegāju pretī pulvertonim Tīnē un sāku cilāt lakatus un dzimdus. Un tad es pa vaļņielu aizgāju uz nākošo salonu, un tad līdz saktas salonam tur pie Metropoles, un tad atpakaļ Vecrīgā, un tā es apstaigāju Vecrīgai, un izcilāju latviešu roku darbus kādos 10 salonos. Un vakarā es pirmo reizi atgriezos šeit atpakaļ, un tad, kad es tur pie tā loga sēdēju, es varu godīgi atzīties, ko es tajā brīdī izjūtu. Pirmā sajūta bija, kad es esmu tomēr Rīgā, un ka viss ir kārtībā, un ka jūs visi esat šeit. Paldies jums, un piedodiet, ka es jums mazliet atņēmu spēks, bet ar Marks mūžas ugunību, kā man mazā meitiņa Marta, pirmā apķērās, un pirmā teica vērtējumu notikušajam, ka es skrēju lejā vērt vārtus vaļā uguns mašīnām. Viņa teica, mamīt, katrā nelaimē ir jāsaskat kaut kas labais. Tāda uguns un nakts mums vairs nekad mūžā nebija. Un 14. decembrī mēs uz operas pirmizrādi neatbraucam. Paldies! Paldies jums liels! Paldies! Brīnišķīgs cilvēks, neko nesat zagusi. Bet Dievs jums ir licis, acīm redzot, tā enerģija bija vajadzīga. Un jūs varat izdarīt to, ko jūs izdarījāt. Jūs izdarīt varoņu darbu. Lai Dievs tā jums klāt, un es domāju, tas nekad vairs nedrīkst atšķirties. Paldies jums liels! Ja mēs katrs domāsim labu un domāsim to, kā palīdzēt šim cilvēkam, kas izdarīs tādu darbu, neticamu. Domāsim par to, kā ātrāk varētu sakot to, kas ir darīts, jo gribētu papildināt šo stāstu, es nekad negribēju žēloties, bet visasākie uzbrukumi. Viņi bijuši pret tiem maniem draugiem, tiem cilvēkiem, ko es zinu, tiem cilvēkiem, kas cenšas Latviju sakot. Viņi bieži vien ir bijuši tik neloģiski, it kā neloģiski, bet tikai it kā. Un nevar saprast, kas ir tas, kas vada kādreiz šo ļauno cilvēku rokas un domas. Viņi ir. Bet ja mēs savus apzināmies, ka mēs neesam vāji, tad mēs varam tam iziet cauri. Un es domāju, ka brīnišķīgāk stāst par to, ko cilvēks var izdarīt. Tas ir liels paldies par to, ko es izdarījāt. Ja nu, teiksim, varētu būt jēdziens varonis Latvijā šajos laikos, šajos gados. Cilvēks, kas ir pelnījis, lai viņi tiešām uzskata par izcilu cilvēku. Tā esat jūs, liels paldies jums. Es vēl maz pa skriptumu, lai saprast kaut tādu niansu. Šodien ir 2. janvārs. Vēl nekur oficiāli neviens no valsts aizsardzības iestādēm ar mani par šo ugunsgrēku nav runājis.
Tāpēc jums jāsaprot, cik viņš bija nozīmīgs manā dzīvē un kam es esmu pārgājis pāri par acīm. Neviens izmeklētājs vēl līdz šim rītam, kamēr es biju mājās, pie manis nav griezies. 15. decembrī es uzrakstīju lūgumu rakstu ģenerāla prokuroram Republikas, jeb valsts, pareizāk sakot, ar lūgumu pasargāt no citiem tādu raksturu uzlidojumiem. Atbildi arī no viņas vēl neesmu saņēmusi. Es sazināju 15. decembrī. Es? Ja mēs visi domāsim viens par otru un palīdzēsim, tad mēs būsim stipri. Vājumu cilvēkā rada tas, ka viņš jūtās vājš. Tāpēc jau cenšas radīt šo verga dvēseli un šo verga kūkumu. Tāpēc jau cenšas. Tāpēc sit katru, kam šis verga dvēseles atteicies, kam šī verga kūkuma vairs nav. Tāpēc sit katru. Un tāpēc tiek sists, kā sakot, tie mūsu draugi, tiek darīt sists viss pa Latvijas vietām. Un kādēļ šie ļaundaļi pat īsti neapzinās, ko viņi darījuši, bet viņi it kā no kaut kāda spēka ir bīdīti. Arī šeit, protams, ja latvieti varējusi ar savu spēku to izdarīt, tas, protams, kā sakot, šāds, jo šeit iet runa Latvija pašlaik tiek likt uz lielām spēlēm. Tur strādā lielās mafijas. Amerikas mafija, Vācijas, Krievijas, Izraēlas, tās visas te darbojas. Bet var daudz ko darīt. Domāsim ar to, lai šī vieta tiktu aizsargāta. Labi, laikam tas šokar beidzām. Liels paldies par jūsu uzmanību. Un lūdzu, ārā ejot, lūdzu parakstieties, kas vēl nav parakstījies.